arēnā Rīga valda kārtīgas hokeja kaislības, neskatoties uz to, ka nespēlē Rīgas Dinamo, bet šodien hokeja skola Lūša svin savu apaļo 5 gadu jubileju, un pirms 5 gadiem daži no šiem mazajiem spēlētājiem vēl nemaz nezināja, kas ir hokejs, kas ir slīdis, kas ir nūja un kas ir ripa. Un paskatieties, kas šodien notiek. Te mēs laukumā redzam noteikti nākamos Mainīgus, Cipuļus, Kristapus Sotniekus, Edgarus Masaikus, un, protams, man liekas, ka arī kāds no viņiem varētu spēlēt un mest golus vārtos tikpat labi kā Marsels Hosta. Dāmas un kungi, sveiksim hokeja skolu Lūša 5 gadu jubilejā un novēlēsim viņiem gan 15, gan 25, gan 55 gadus un arī 105 gadus. Turam īšus un turpinām skatīties aizraujošu hokeju. Čaļi neejam divatā. Slido pats! Vārtus hokeja komandas Lūša labā guva Krišjānis Artūrs Kozlovskis, 17. numurs. Atbalstam savus slidotājus! Tātad paskatīsimies, kurš no mūsu Dinamo spēlētājiem vislabāk kontrolē ripu slidojumā Čūskā. Maiks Iguldeks izvirzās vadībā, Mārtiņš Sīkols labāk! Igiņš straight back! Savā 5 gadu jubilejā hokeja skolas Lūša komanda uzvarēja Daugavpili. 5 gadu jubileja, 5 goli iesīs pretinieku vārtos, viss kā pienākās ar 5-2. Lūša svin uzvaru savā dzimšanas dienā, bet tagad mēs sekojam un skatāmies, kā treneri ir pastrādājuši ar saviem spēlētājiem uz individuālo meistarību. Ātruma konkurss, ripas kontrolas konkurss, tas viss arēnā Rīga, hokeja skolas Lūša 5 gadu jubileja.